Sveicināti, vēlējos padalīties ar liecību par tumsas pasauli un kā tā operē, atrodoties 1,5 gadu ticībā un izdarot secinājumus, redzot viens un tos pašus patērnus, kā notiek garīgie uzbrukumi. Dievs kungs Cebots ir radītājs un viņš ir suverēns, un velns ir tikai radījums, ko Dievs pieļauj mūsu ciešanām, ja dzīvojam grēkos un neatgriežamies. Dievs pielaiž viņu tikai tik tālu, cik viņš to atļauj. Kamēr cilvēki ir uz plašā ceļa, viņi jau neapzinās to, ka viņi ir tumsībā un paši nezin, kur viņi iet, pat ja dzīve ir bagātība pilna un jauka. Bet, kad Dievs ir apgaismojis gara acis un to es nācu uz šaurā ceļa un centies virzīties pa ērkšķaino grūto ceļu pie Dieva, sako visādi pārbaudījumi un garīgi uzbrukumi. Viņš uzbruk prātām, sēja šaubas, bailes, ugunīgas bultas, domas, kas nemaz nav tavas. Apšauba identitāti, kas tāds es, no kurienes tāds nāc, tāpat kā Jēzum. Mateja 4,6, sagrozot 91. psalmu 10,13, lai matās nos no ākas un eņģeļi ķeršot. Viņš zina rakstus, un viņš izmanto to pretēji patiesībai. Ja netiek tev pašam klāt, ja tu ej uz baznīcu un ievēro sakramentus, viņš uzbruk caur tuvākajiem, tieši tāpat kā Iebam, kura paša 3 draugi runāja pret viņu, un pati Ieba 2. nodaļa 9. pants, saka arī, lai atsaka Dievam un mirstot. Pašu miesīga sieva saka šitādas lietas vīram. Ievilina grākā, sakot, cik tas salds un patīkams, un Dievs jau ir žēlsirdīgs, un kad tas ir padarīts, tad apsūdza un apvaino, kad tevi jau tiesās un kāds tu esi negantnieks, kad neesi jau Dieva mīlestības cienīgs. Savā virzienā vairāk kārt ievēroja patērnu, kad uzbruk tieši manai ticībai, ģimenei vai manai dzīvībai, un tā kā caur joku, vienmēr jokojoties, zinot, pieņemsim, ka es kalpoju kā zvaniķis, saka, nu tu izlec vai neizlec pa to logu ārā. Zin, kā sāsināt mūsu emocijas un kapitalizēt uz tām. Zinu un atcerās ļoti senus un mazbūtiskus sīkums un notikums no pagātnes un regulāri bāž tev to sejā un atgādina un kaunina un veido vainas apziņu. Izmanto arī tādu kā trojas zirga taktiku caur vienu cilvēku, caur kuru muti runā nešķīstais gars, un ād tevi nost, un tad piesūta otru cilvēku, kurš kā mierinātājs tev sola kaut kādu risinājumu no stresa, un pat zinot, ka tu nelieto alkoholu vai neko tādu, piedāvā tev nodzerties vai lietot narkotikas. Vienmēr izlieks pārlieku rūpīgs par tavu dzīvi un interesēm un tavu labklājību, kā tev klājās, bet silti neiesaka iet uz baznīcu un meklēt garīgas lietas tajā ziņā, bet vienmēr vad prom no takas un ceļa. Vienmēr sēj prātam negatīvo sāklu, pieņemsim, runājot par kaut kādu citu cilvēku, bet analizējot to tavā virzienā. Ir gadījums, ka, piemēram, saka pa vienu draugu, kas ir homoseksuāls, un kā viņi nodarbojās un dara šīs lietas, un regulāri aizstāv viņa intereses un uztraucās pa viņa interesēm un akcentē to tavā virzienā. Tādā veidā atkārtot runā par amorālām tēmām un tās normalizē, sēj kviešus un drudzus. Apelē arī uz katra cilvēka paša egoismu un lepnību un saka, vai tu neesi vīrietis, piekot viens nakts sakarus, pārkārt laulību, doties netiklībā, kas tu neesi vecis, nu, davai pamēģini, kamā. Ja es atmetu kādu kārtinājumu vājību, manā gadījumā video spēles atkarība no tām, klauvē no muguras un saka, tev izkrita, atgriezies, ej apkaļ vecajā dzīvē. Trollo slēdzot iekšā AC/DC dziesmu Highway to Hell. Vienmēr grib zakt tavu mieru un prieku un salādēt pilnu ar indi, lai tevī būtu nepiedošanas rūgtā sakne. Iztaujā un prasa par tavu ticības ceļu un cik tālu tu tajā esi, nevis lai iedrošinātu, bet zinātu, kādus garīgus uzbrukumus sūtīt virsū un apšaubītu. Nevelti raksti saka, ka viņš ir zaglis Melis Lapkava no paša sākuma, psiholoģisks manipulators, kurš sagroza visu pretēji patiesībai.
Kā kritušajam eņģelim baznīca viņam nav sveša. Ar viņu ieslīgt diskusijās nav jāga, tikai ar atbildēm stāv rakstīts un ar Dievu vārdu patiesību, padodoties arī pašam Dievam pazemībā. Silti ierosina caur grēksūdzi lauzt paudžu lāstus, pārtraukt okultās prakses un aizvērt jebkādas atvērtās durvis, kas saistītas ar atvērtu grēku. Pateicīgi Dievam! Mīļais debesu Tēvs, Tu visi redzamā un neredzamā radītājs, Tu, kas esi iesākums un nobeigums, Alfa un Omega, mēs Tevi slavējam un pateicamies par Tavu mīlestību, žēlastību un apsardzību. Paldies Tev par ticības dāvanu, paldies Tev par to, ka Tu esi pāri visam. Tu esi mūsu spēks un mūsu patvērums. Paldies, Dievs, ka Tevī nav bail, ir tikai Tava mīlestība. Paldies, Kungs Kristu, ka Tu esi pasaules gaisma un ka Tu ienāc mūsu tumsā un izved mūs laukā savā patiesībā. Paldies, Dievs, ka Tavs vārds ir mūžīgā patiesība. Paldies, Dievs, ka Tu atmasko visus vēlna melus un ka Tu visu iznes gaismā un atklātībā. Paldies Tev par šo liecību, caur kuru mēs varam mācīties atpazīt to, kas ved prom no Tevis un no Tavas patiesības un mīlestības. Mēs lūdzam, Kungs, ka Tu māci mums staigāt pa šo šauro ceļu kopā ar Tevi un māci mums atpazīt labu no ļauna. Lūdzam, ka Tu māci mums pastāvēt Tava vārda patiesībā un stāties pretī vēlna viltībām ar visiem Taviem ieročiem. Paldies, Kungs Kristu, par Tavu uzvaru. Paldies par Taviem sakramentiem, par grēksūdzi, un ka tā mūs atbrīvo un aizver ciet durvis grēkam un vēlnam. Kā Tavs vārds no Jēkaba vēstules 4. nodaļas 7. panta mūs pamāca. Tad nu pakļaujieties Dievam un stājieties pretī vēlnam, un tas bēgs no jums. Jā, paldies Tev, Dievs, ka varam sevi pašus un savas dzīves atdot Tev, ka varam padoties Tev un pakļauties Tev. Paldies, ka itin nekas nespēj mūs šķirt no Tavas mīlestības. Mēs lūdzam Tavu apsardzību, skaidrību un modrību arī šajā dienā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen.